Labrīt! Piektdienas rītā mums otrā testa diena tūlīt priekšā. Redzam, ka visi jau gatavojās. Leo, lūk, jau redzam, ģērbjās. Pēc minūtēm 6 jau pirmā sesija. Šodien kopskaitā 4 sesijas pa 1 stundai. Kaut ko ķimerējās. Marķē riteņi. Tas tā kā spoguļus un stikls marķē mašīnām. Zīmskis palīdz sasprādzēties. Ir atvests pagaidām vienīgais pasaulē GT3R Rennsports. Cienītājiem, klasikas cienītājiem 996, kur ir 997, kas mums te ir. Šitos es palaidu garām. Wow! Katram savs darbiņš pitstopu laikā. Strasdiņš mēra temperatūras. Lietuviešu kolēģis maina spiedienus. This one and both fronts. Both fronts little bit. Mēs ielikām riepas spiedienu, tā kā mēs vakar uzbraucām pēcpusdienas sesiju. Krāsiņa kļūda pēcpusdienā krāsiņa karsti. Tas nozīmē, ka nebija optimālais spiediens, jā, tagad tikko riepās. Mēs jau tur ejam jau simtgaļās jau. Klausies tālāk, ņemot vērā, ka mums ir stunda gara sesija, tad... No, I understand. The question is, you want to bet them in and take them out? And ready for the race. Ready for the quali and race only. Hot we can not remove them. You can, but we need like some metal where to put them, because if you put them in the floors, then it's not gonna get. Un mums ir kaut kāds 10 minūtes līdz nākamajai sesijai, līdz otrajai šī rīta sesijai. Redzam, ka sāk gatavoties arī citas komandas. Mēs arī gatavojamies, riteņi vēl nav. Strasdiņš ielies degvielu, bez tās galīgi nekā. Jaunām vai lietotām riepām? Strasdiņ lietotām. Pamainīt nedaudz regulējumu. Stabilizatoriem laikam, jā. Neteiksim, kurus klikšķus izmantojam, jā, bet... Nu, nē, nu nedrīkst teikt. Nedrīkst, 8 nevarēja, 1 vai 2. Bet, nu, pirmais treniņš veiksmīgs, viss labi. P1 šobrīd 0-2 no... Bet, nu, tuvu, tur tāda meiča brauc, lēna. Meiča brauc, Man stratēģija uzlikt transponderu, tagad viņš arī ir ātrs. Beigās svarīgi ir tikai, lai ir apglaiks vienalga ar kādām metodēm. Jā. Nu, legālām. Vēlams legālām, jā. Rob, mēs esam bremzes mainījuši? Jā. Esam jau, jā. Mainījuši un mainīsim atkal. Šī trasa diezgan ir tāda... Cik maksā bremzes? Riepu komplektu mēs zinām, tur 200-300 kaut kas apmēram, bet... Maksā 250 eiro kluči. Jā. Par diskiem es tagad nezinu. Nu, kluču cena nav kosmiski it kā. Nu, tā. Viss ir sasniedzams, kā redzi, cilvēki ir sasnieguši. Prieks arī par baltiešiem tomēr, ka mēs 3 mašīnas esam atbraukuši. Tas tomēr... Igauņi nav. Nu, Igauņi. Viņi vienkārši lēna. Nu viņi ceļā ir. Labi, gatavojamies otrajai piektdienas sesijai. Second test. Mostly everything is good.
We need to check with fresh our tires how much we can go down. Cerā, ka mums, man liekas, ka tūlīt būs lielāks pārtraukums. Tāpēc mums ir laiks pusdienām. Šefpavārs Valdis ir mums kaut ko īpašu šodien iegādājies un atvedis parādi. Kas tas? Tas ir kebabs? Nē, leberkēze. Tas ir gaļa. Un spārģeļi mums arī ir. Arī dārzeņi ir speciāls pasūtījums no Rudzinska. Tomēr Džeki kaut ko skrūvē. Jāapskatās, ko viņi skrūvē. Ko dara Straziņ? Brēmu šķidrumu samainījām. Priekšā jūs ar bremzes jau uzmainījāt? Jā, un jau otrais sets ar pēdiem, un tagad arī pienāks laiks jau jaunus rotorus uzlikt, a.k.a. diskus. A.k.a. Būs drīz 4. sesija, kas izrādās būs vizināšanas sesija. Pirms tam gan grupu bilde, tāpēc redzam, ka cītīgi tīram pucējam automašīnu, lai mēs labi izcītos bildēt. Tikmēr piloti un inženieri paskatās datus, lai saprastu, kas pirmajā pagriezienā nav vēl 100% līdz galam. Kā jau sezonas sākumā, vienmēr visi čempionāti grib salikt pilotus un mašīnas, lai skaistu grupu bildi sanāk. Un tagad tur GT2 mašīnas. Aizbraucām kā viena no pirmajiem ar domu, ka lai bildē būtu viena no pirmajiem. Es rekrutā minēju GT2 bilde. Ir skaists un ātrs. Ar kariņu paceļ augšā. Fotogrāfu, tad viņš tur tāds atbildē. Vispār man liekas, ka es iepriekš pastāstīju nepareizi par to, ka šie GT2 ir lēnāk par kapkāriem. Nē, viņi ir, man liekas, ātrāk par kapkāriem. Viņi lēnāk par GT3 īstajiem auto. Ir viņam karbona ķivers. Ir viss kārtībā, normāls drivers. Kur tu iesi? Pasēdēšu Volkswagenā. Rudzīnskas mums ir pirmais. Kas te notiek? Rasnāks pa mani? Manieks! Jā, tu neko nesapratīsi, kad no 230 nostājās tā mašīna un tu vienkārši vajadzēja elpu iegūt, tikai turos ostoties tās iegriezu, lēkā pāri kerbiem visur vienkārši tik bīv. Tev kakls vairs netur. Tu nevari vairs noturēt visu jau. Tu dausies with Halo. He was crying after their answer. Thank you. I felt you were like pushing. Twitching, going over curbs. At one corner, even on a rocks a little bit. Maybe it happens. Maybe it happens. It's shorter. But yeah, big thank you, Leo. Amazing. You're welcome. Detailers Strazdiņš. Tu esi redzējis kā pa slieksni, apakaļ pa durvīm, pa slieksni, apakaļ pa durvīm. Jā, iesim trackvalkā. Mums vēl tūlītās pievienosies Strazdiņš un Rudzīnskis. Like in the middle of that thing, of those two white. That's when it holds. But you know, you see ABS, it's chick. Then it's chick. Because it drops here, you know. Sergejs. That is Tas tavs svīters? Vienas. Bet īstenībā te ir ļoti daudzi braukuši. Kā saka, nu, es nebiju vienīgais, kas tur mēģināja grāmīt. Tā kā baigais izlecējis. Jā.
Mēs esam bijuši Trekvalkā. Mēs pafilmējam tikai trases sākumu. Jā, tāpēc, ka mums bija labas sarunas trases laikā. Nu, kur mums kolēģi vēl aizvien liekas virs vēl aizvien. Tikmēr mūsu otriem lietuviešu kolēģiem lielāka sāpīta. Beidzās dzinējs, bet pa garantiju. Jā, sporta automašīnām, to daudz nezinu. Sporta automašīnām, Porschiem pa garantiju. Jā, pilnīgi jauns dzinējs. No rūpnīcas lietots? Iebraukts jau. Ja jauns būtu jāiebrauc, tam jau ok, tad vispār ir rebildots dzinējs. Jā, un tagad rekur liks iekšā. Izņems veco dzinēju. Pēc tam liks iekšā šo piebraukot. Tā kā veiksmi mūsu lietuviešu draugiem. Un lai darbojās.